Labdien! Mēs visi esam gatavi šim svinīgam pasākumam, un kā jau ierasts šo svinīgo pasākumu mēs sākam ar valsts himnu. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētīja Latviju, ak svētīja to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētīja Latviju, ak svētīja to, kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laime died, mūsu Latvijā. Kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laime died, mūsu Latvijā. Tātad sāksim šo pasākumu, kurš ir veltīts Latvijas Republikas 97. dzimšanas dienai. Ienest skolas vēsturisko karogu. Ir atkal novembra vidus, un laiku pieminam mēs, kad cauri tumsai pret rītu bija piedzimt Latvijai lemts. Tik liela toreiz bija tumsa, tik maza cerību dzirksts, un tomēr piedzima ausma, kad sirdi lika pie sirds. Kā sapnis, karogi plauka, tajā augstā novembra laikā. Kaut bārgas bija augas un ziepes vēstnešu gaisā, bet spēks, kas bija audzis un sapņu cerību pilni, bija tie, kas atvēra durvis un sapnis vērtās par dzīvi. Latvija, Latvija, dzimtene mana, tu labā, likteņa zvanā, kāds jaunu laikmetu sit. Latviešu dvēseles seno brīnumu glabā. Novembrī skaistāko vārdu 18. Vārds skolas direktorei Intei Freibergai. Esi sveicināta, 10. vidusskola, šodien šajā rudenīgajā laikā, kad mums visiem tiek dota iespēja atzīmēt mūsu valsts, mūsu Latvijas dzimšanas dienu. Ikdienas steigā bieži vien ir tā, ka mēs piemirstam vai nepiedomājam par to, cik bagāti esam, ka mums ir sava zeme, brīva, neatkarīga un galvenais mīļa. Vieta pasaules plašajā kartē, kurā, neskatoties uz ikdienas sadzīves, kaut kādām mazām problēmām, uz līdzcilvēku neapmierinātību, mēs lielākā vai mazākā mērā visi varam būt pasargāti no dabas untumiem, no nopietna rakstura katastrofām un draudiem. Latvija sāks ar katru no mums, ar mazo pirmklasnieku, ar topošo absolventu, pedagogu, vecāku. Un mūsu spēkos ir panākt, lai mūsu Latvija būtu sakopta, tīra, lai mūsu Latvijā izaugtu gudri un dzimteni mīloši cilvēki, tādi cilvēki, lai varētu teikt, es esmu Latvija,
Daudz laimes, 10. vidusskola, tev, tavas valsts dzimšanas dienā. Ik ozolā ražanā stāvā, ik sudraba smildziņā sīkā, ik mākonī kuplā un baltā, ik vilnī, ko izelpo jūra, it visā es redzu, cik skaista ir mana dzimtene. Maigums dziļš pret savu dzimto zemi, sāpes, lepnums, kauns vai prieks, sajūta, ka biji, būsi, esi, mūžīgs viņas parādnieks. Skaistums, kas man dāvāts, piederība, dziļus sapņus sajūta, valoda, kas skan kā dziesma, latvietības apziņa. Mana zeme ir mans spēks un vājums, manas saknes tikai te. Tukšs bez viņas būtu mūža gājums. Viņa, mana dzimtene. Vārds skolas muzeja vadītājai Irisai Otrupē. Labdien! Šodien man ir tāda savāda sajūta. No vienas puses tās ir skumjas. Vakar visu Latviju uz mirkli sastinga, lai pieminētu Parīzes teroristu upurus.
Viņiem Francijā sēras turpinās vēl šodien. Ko darīt mums? Jo mums ir valsts dzimšanas diena. Es domāju, mums jābūt priecīgiem. Mums jābūt drošiem. Mums vēl vairāk jāmīl vienam otru un savu valsti, Latviju. Tā kā to vienmēr ir mīlējis mūsu skolas absolvents Normunds Krafts. Normund nāca lūdzu man blakus. Normunds man teica, ka viņš ir skolu beidzis 1983. gadā. Tā ir? Jā, tā ir. Es jau bišķiņ tam neticu, bet droši vien tā ir. Viņš mācījās mūsu skolā, kad mūsu skola nesaucās Čakstes vidusskola, nesaucās mūsu pirmā valsts prezidenta vārdā, bet tagad mums ir šis vārds, un mums ir arī karoks, kurā Jāņa Čakstes vārds ir iausts. Normunds vienmēr ir mīlējis Latviju, arī tad, kad nevarēja nēsāt šīs sarkanās piespraudītas, kas tagad mums visiem ir. Jo, ja 18. novembrī Normunds to būtu piespraudis, viņam būtu sanākuši ļoti liels nepatikšanas, jo mūsu valsts vēl nebija atguvusi brīvību. Bet tad, kad mēs atguvām brīvību, Normunds nolēma, ka viņš grib nodibināt patriota balvu. Šo balvu var saņemt jebkurš mūsu skolas skolēns vai skolniece par to, lai ar visiem, ja viņš ar visiem, vai viņš vai viņa ar visiem saviem darbiem ir pierādījusi, ka viņa vai viņš ir īsta Latvijas valsts patriote. Ka, jūs saprotat, tas ietver ļoti daudz. Un tāpēc man liekas, Normund, es tiešām rēģināju, ka tas jau ir 5. gads, kad tu šo balvu pasniedz. Un tagad es dodu vārdu Normundam Kraftam. Labdien, tautieši! Sveiciens visiem svētkos! Man liekas, ka visi šeit, kas ir sanākuši, visi patrioti un visiem varbūt pienāktos tā balva, dziedāja himnu, un tur bija tie vārdi, ka mēs Dieviņam izlūdzamies, lai mums tur laimēt iet mūsu Latvijā. Un novēlu visiem atcerēties par laimi, mazajiem, ka viņi izvēlās par ko mācīties, lielajiem, kad viņi domā, ko darīt, ko strādāt, novēlu vienmēr padomāt par laimi, lai viņi būtu laimīgi, jo cilvēks, kurš ir laimīgs, viņš vienmēr ir arī bagāts, bet otrādi dažreiz tā nav. Ļoti daudz bagāti cilvēki ir ļoti nelaimīgi, tāpēc visi būsim laimīgi. Un otra lieta, Īris jau ierunājās par tām aktualitātēm, kas notiek Parīzē. Gribu atgādināt, ka mums ir demokrātija, tā skaitās mūsu rietumu vērtība. Tad arī izmantosim demokrātiju un liksim skaidri saprast mūsu valdībai, ka mēs šeit savā zemē nevēlamies vairāk citautiešu. Mums ir visvairāk citautiešu procentuāli, kā jebkurā citā Eiropas valstī. Mēs vairāk nevēlamies uzņemt te nevienu pašu. Ja runa ir par solidaritāti, mēs esam gatavi varbūt maksāt kādu naudu, lai izveido bēgļu nometnes tuvāk tām valstīm, no kurienes nāk šie kara vai ekonomiskie bēgļi. Bet Latvijā mēs gribam laimēt iet, mēs negribam te, lai jābaidās, ka mūsu bērnus var uzspridzināt kāds satrakojies, kādas lielas reliģijas pārstāvs. Bet šodien ir svētku diena, būsim priecīgi, būsim laimīgi. Paldies jums! Labi, mēs Normundu esam bišķi apjukuši, lai gan mēs abi zinām, kas ir šīs balvas laureāts. Labi, Normunds man teica, pasaki tu, un tad es arī teikšu. Šogad patriotu balvu saņem 12. A klases skolniece Amanda Razma. Tagad vārds Amandai. Paldies! Es nezinu, es esmu ļoti pārsteigta. Es neko tādu nezināju.
Un jā, es jūs vēlos arī apsveikt visu šajā dienā, respektīvi rītdienā, un lai jums visiem labi klājas. Vārds direktoras vietniecei Ilonai Leitānei. Labdien! Es arī pievienojos visiem sveicējiem un sveicu mūsu visus kopīgajos svētkos. Mūsu visu vērtība ir mūsu skolēni. Un ļoti liels prieks ir par tiem skolēniem, kuriem ikdienas darbos vairāk varbūt paveicās nekā mums visiem. Un šodien svētku dienā mēs gribam pasniegt arī pateicības rakstu par mūsu skolas vārdu popularizēšanu pilsētā, Latvijā un pasaulē. Pateicības rakstu saņem Keita Ozola. Alija Svara. Karlīna Kalna. Rēzija Mazure Mago. Līva Štībele. Amanda Staraste. Liene Upīte. Paula Baumane. Nav. Krista Elēna Dīķe. Lotte Anna Strīķe. Rudolfs Kārlis Knauts. Ingus Pumpurs. Ralfs Ābele. Renāte Ķeire. Ernests Brēdiķis. Kristers Kristofers Marcinkus. Sintija Veisa. Diana Mikānova. Anete Stelpa. Madara Priede.
Rīga Grietēna. Rebeka Razmus. Agate Gurecka. Tomas Ansons. Un, protams, Amanda Razma. Nāk rudens, izgriznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Un tagad visi kopā nodziedāsim skolas himnu, ja? Mēs uzsākām šīs skolas gaitas ar čakstes vārdu karogā. Šis vārds mums cauri laikiem pa dzīves ceļiem līdzinās. Mūs Latvijā, mūs tēvu zemē par brīvēs manteniekiem kļūt. Caur mūžām zaļas liepas sāknei mums dzimtās vietas jāizjūt. Te Liepājā, te jūras krastā, te šai zemē un šai vietā. Caur laikmetiem un laikiem ar čakstes vārdu karogā. Te Liepājā, te jūras krastā, te šai zemē un šai vietā. Caur laikmetiem un laikiem ar čakstes vārdu karogā. Caur laikmetiem un laikiem ar čakstes vārdu karogā. Iznest skolas vēsturisko karogu. Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija. Tagad novēlēsim visi kopā Latvijai daudz laimes. Jūs sakat pēc manis. Daudz laimes! Daudz laimes! Dzimšanas dienā! Dzimšanas dienā! Latvija! Latvija! Paldies jums!